Sveiki! Ir atkal pienācis trešdienas vakars, un mēs tiekamies diskusiju klubā Jaunieši runā. Diskusiju klubs notiek katru mēnešu pēdējā trešdienā. Baltijas reģionālā fonda iniciēta projekta Kopīgai rītdienai ietveros. Un šī ir tā vieta, kur jaunieši var nākt, diskutēt par dažādām aktuālām tēmām, iepazīties, sadraudzēties, iespējams attīstīt pēc tam kādas kopīgas lietas rītdienā. Šodienas tēma mums ir, vai būt atkarīgam ir stilīgi. Un pie mums šodien ciemos ir daudzas brīnišķīgas lēdijas un ļoti interesants un attraktīvs jauns cilvēks. Visi šie jaunieši ir interesēti mazliet parunāt par tēmu, vai būt atkarīgam ir stilīgi. Pirms mēs tā kā jau mazliet vairāk par saturu runājam, es aicinātu pavisam īsi iepazīties. Pirmkārt pateikt vārdu, no kurienes jūs esat. No iepriekšējo diskusiju klubu pieredzes es aicinātu, ja jūs esat Rīga, tad pasakat arī rajonu. Tas ļoti daudz tā kā cilvēkiem nozīmē reizēm, lai nav tā Rīga, bet lai arī tā būtu rajona nelielā reklāma. Ok? Super. Varbūt sākam no šīs puses. Jā, mani sauc Tārta, un es esmu no Teikas. Mani sauc Anna, un esmu no Rīgas rajona, un konkrētāk no Karkalnes. Mani sauc Anastasija, un esmu no Mašķiem. Esmu Linda, un esmu no Agenskalna. Mani sauc Elza, no Ziepniekāla. Mani sauc Elīza, un esmu no Jūrmalas. Mani sauc Madara, es esmu no Jelgavas, bet pašlaik dzīvo Rīgā, un tas ir Teikā. Es esmu Līva un dzīvoju centrā. Mani sauc Toms un esmu no centra. Super. Tad mums ir centrs, Teika, tādi topīgiem, bet pierīgi arī ļoti labi. Būs noteikti interesanti dažādas atziņas. Varbūt tad sākumā mēs varam vienkārši, lai saprast, par ko mēs vispār attīstam to sarunu, varbūt mēs varam tad ieskicēt mazliet, kas tad ir tās atkarīgās lietas, par ko mūsdienu jaunieši vispār runā, ar ko viņi vispār ir saistīti. Jebkāda veida atkarības. Ja jūs sakat par atkarību, kas ir tas, kas nāk jums prātā? Pirmais noteikti ir cigaretes. Cigaretes. Smēķēšana, alkohols, narkotikas, atkarība no iepirkšanās un atkarība no kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, kaut kādas konkrētas uzvedības. Internetu. Jā, protams. Internets. Datorspēles. Atkarība no vispārējiem. Tā kā tusēšanas kopā vienkārši būšanas, nemācīšanās, nestrādāšanas. Bet tusēšana un kopā būšana, tā kā tu domā, tas ir tā kā, kopā būt tusēju. Izklaidēties, jā, izklaidēties. Azartspēles. Azartspēles. Es vēl teiktu pārņemtību pašam ar sevi. Tā arī tendence. Atkarīga būt no sevis. Mēs no sevis, bet pārņemtam ar savu ārieni. Tāda atkarība. Egoisms. Jā. Vēl kāds idejas? Jūs piemēros esat dzirdēju tādas lietas, kas vairāk tādu negatīvu pieskaņu, bet vai sabiedrībā eksistē arī pozitīvas atkarības, vai piemēram, atkarība tā būt pārņemtam ar sevi, vai varbūt, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti labs? Es zinu, ka Tomam ir atkarība no skriešanas. Ka šajā gadījumā būtu ļoti tieši savā ziņā es gribēju teikt, ka man pieredze, ka es mācos tādā vietā, kur man būt atkarībai un pašam, es esmu diezgan atkarīgs no savas profesijas, kurš mācos. Tas ir stila mēdīju modelētājs, ir vienkāršā valodā galvenīgs. Un tad, jā, es tur cenšos pavadīt 24/7. Šajā gadījumā tā būtu pozitīva atkarība. Vai tomēr tā ir atkarība un atkarība apvienoties? Tas jau ir darba holisms, ir kā no vienas puses, ka, ir kaut kā robeža. Man tas ir tā kā, man jābūt to pasistam, bet tajā pašā laikā es nedrīkst būt darba holisms. Jā, bet es domāju, ka vairāk atbilstošāks vārds pozitīvai atkarībai, tad tā vairāk ir aizraušanās vai entuziasms. To vairs nesauc par atkarību, jo tu esi iekšā tajā nodarbē, kas tevī pilnveido vai kaut kādā veidā padara tev labāk,
to neasociē parasti ar vārdu atkarību, tā ir aizraušanās vai hobijs vai kaut tā. Tu vairāk piekrīt, ka atkarība pat par sevi ir negatīva. Tas tā ir iegājies, un to vārdu arī tā arī vairāk saista ar to negatīvo nozīmi. Asociācija ir ar kaut kādā iespējā. Nu labi, bet ja mēs tā vizualizējam arī šo sportošanu un šo profesiju, ko mēs darām ar lielu mīlestību un kas mums ļoti, ļoti patīk, ļoti aizrautīgi daram. Vai varbūt ir vēl kaut kāda šāda veida aizrautīgās lietas, ar ko jaunieši, no kā jaunieši ir atkarīgi mūsdienās? Es esmu atkarīga no dziedāšanas. Aha! Ir sports, koris, mūzika, vispār kopumā mūzika. Mūzikas klausīšanās. Bet man liekas, tas ir katram ļoti individuāli, jo katram tiek hobiji dažādi. Un es, piemēram, varbūt pozitīvi atkarīgi no rokdarbiem, bet tas varbūt neattieksies uz mums pārējiem. Katram tas ir ļoti individuāli, kas hobijas pozitīvi atkarīgi. Kāpēc es jautāju par šīm aizraušanām, jo arī klasiski speciālisti, tie, kas strādā ar jauniešu atkarībām, viņi saka, ka pirmais ceļš, kā izraut jaunieti no atkarības gūsta, ir viņu aizraut ar kaut ko. Un ja šī aizraušanās, tad risks, ka jūs kļūstat atkarīgi no kaut kā samazinās. Tāpēc. Bet ja mēs paskatāmies vispār, labi, mums ir virkni speciālistu, kas domā par šīm dažādām atkarībām, ko mēs vienojāmies, ka atkarības tomēr šajā brīdī vairāk ir kā negatīva pieskaņa. Līdz tam mēs arī nonāksim līdz šiem speciālistiem, bet kā jūsuprāt vajadzētu būt ikdienā, ka no kāda vecuma vecākiem vajadzētu sākt runāt ar saviem bērniem par dažādām šīm jūsu iepriekš minētām atkarībām, lai tas neaizietu kaut kādā ļoti, ļoti sliktā rezultātā? Tu jau sāk no pašas mazotnes, lai tu to bērnu ievirzi jau kaut kādā lietā, ko viņš dara, lai viņš produktīvi pavada savu laiku. Tu aizraušanos atkal atrast. Tu nevar tā vienkārši, tu nedari tā, tas ir slikti. Tur ir jārada bērnam interesi par kaut kādām lietām un jāsaka, tas varbūt nav labākais, bet, ja tu pamēģinās šito, tas būs baigi forši. Tā ieinteresēt, nevis tāds, ja tu mācīji, kas ir slikti, tieši dabūs pretējo rezultātu. Ir arī jādod noteikti tā vaļa, lai viņš var izvēlēties, ko viņš tā kā grib darīt, lai nav piespēju kārtā tagad ej un dari, un tas var novest tieši atkal pie pretējā. Jā, mācīt viņu to, lai viņš pats zina, ko izvēlēties, kādu veidu aizraušanos vai atkarību. Tādā ziņā mācīt to bērnu domāt pašam, kas ir labāk priekš viņiem. Pēc iespējas arī tā kā viņi virzīt uz visādām aktivitātēm, līdz ar to viņš nesāk domāt par lietām, ka viņam ir garlaicīgi, viņš tagad viņš varētu aiziet pats ar draugiem, kad viņš pieaudzis. Tad tā mēģināt. Bet tad vispār nav jārunā par šīm atkarīgajām vielām vai nodarbēm, atkarībām kā tādām, varbūt tad mēs vienkārši a priori izslēdzam šo tēmu no ģimenes sarunu temata un virzam vienkārši uz kādām pozitīvām darbībām jauniešu vai bērnus. Es domāju, ka nav iespējams norobežot no tā, jo visa sabiedrība vienkārši tā spiež. Tas ir individuāls kādam, tas ir aktuālāk dažām nav. Jā, es nezinu, kaut tipīgs, kā vecāki redz, ka tas bērns sāk satus vai kaut kā mēģināt kaut kā vairāk, nezinu, no draugiem skolā, tās atkarības vai nav kādas lietas. Viņš sāk tās lietas saprast vai domāt par viņiem, tad arī runā tieši konkrēti par tajām lietām un par to, kas tajā brīdī ir aktuāli. Jo, ja piecgadīgiem bērniem sāks runāt par smēķēšanu skaitīgumu, viņš aizdomāsies, bet tās efekts nebūsies tāds, jo viņam tas nebūs aktuāli. Tas šovos, jo piecgadīgiem bērni redz, kā viņa grupiņas biedri viņi smēķē. Es pazīstu. Bet man liekas, pirmajās klasēs piemēram smēķē gan, jā, ne? Pirmajās klasēs nav tā, ka nesam smēķē. Bērniem vienkārši ir interesi par to, interesi jau parādās ļoti ātri. Es nezinu, man tad, piemēram, kad bija maziņa tētis pīpēja, un māsai bija 5, man bija 3, kad es pirmoreiz pamēģināju. Bet tas aizgāja atkarībā pēc? Nē, protams, ka nē, tas vienkārši tāds, kur man bija prāts. Bet es biju maziņa un vienkārši, kad tu redzi piemēru, tad, protams, pamēģinās, un tad saproti, ka tas nav tev.
Un tā, bet bērniem ir tā kā jāļauj tā kā saprast pašiem, nevis iebūrēt kaut ko vecāks grib. Bet tā kā tu saki, ka jāļauj pamēģināt pīpēt, dzegt alkoholdzērienu, narkotikas lietot. Ne tā vienkārši viņam pašam tā kā ir jāsaprot kaut kādā veidā. Ir cilvēki, kas mācās no savām kļūdām, un, ja redz, piemēram, kaut kādu piemēru, viņi nesaprot, viņiem pašiem tas jāpamēģina. Un ir cilvēki, kas tā kā redz, kā tam ir gājis, tad es tā nedarīšu, jo es zinu, kā viņam ir gājis. Es gribu, lai man ir citādi. Tas no paša cilvēka jau atkarīgs. Tomēr vecākiem ir jāpasako līdzi, un ja kaut kāds jau tas vecuma posmam atbilstoši aktuālās lietas kļūst, tad ir jārunā ar saviem bērniem, lai tajā brīdī, kad viņš tiešām iekārtē jauniešu kārtā, nav tā, ka viņš jau ir atkarīgs no visa kā un nekāda labuma no tā individu vai sabiedrībā nav. Vai tas ir jautājums katram no jums, vai vecāki ar jums ir runājuši par kādām atkarības vielām un kas apmēram bija tas vecums, kurā tas tika runāts, ja jūs atceraties tādas epizodes? Man mamma ir sociālais darbinieks, tāpēc man šīs sarunas ir bijušas ļoti daudz un ļoti bieži, un arī strādājuši ar jauniešiem, kas ir atkarīgi, un mājas ir pilni ar bukletiņiem un tā. Par to es zinu visus tos sliktās lietas no tā vielām un visa pārējā. Bet tas tiešām ir kaut kā ļoti atkarīgi, tas nav mani atturējuši pamēģināt, bet tas vairāk man ir tas, ka viņa tieši informē tieši par tām vielām, kas tas, ko tas nodara, bet ko tas man pēc tam Sākas kāds. Jā, kāds sākas, bet nevis tieši tas pārsvarā jauniešiem neietekmē tas fiziskās sekas, tās veselības sekas, jo, kā mēs visi esam jaunas prauni, mums nekas nekaiš šobrīd. Vairāk, ka tieši tas, varbūt tiešām tas, ka tas vairs nav stilīgi, jo, tiešām, tā pīpēšana šobrīd ir tā, ka vairāk kaut kādās atsevišķos grupējumos, nevis kā sliktā nozīmē grupējumos, bet kaut kādās pasākumos. Tas ir aktuāli, bet tas nav stilīgi, neslīgi, tas vienkārši ir atkarībā, ko tu dari, ko tu nodarbojies un ar kādiem cilvēkiem tu sev, kāda ir apkārt. Es pazaudēju tēmu. Vai vecāki ar tevi runājuši, un mēs citējām atbildi jā, vēl arī citus vienmēr. Super, dosim vārdu arī pārējiem. Kā tev, Anni, vai vecāki runājuši ar tevi par dažādām atkarībām? Nē, es nevaru atsākt neko tādu konkrētu, ka man būtu kaut kādas pārunātas ģimenē atkarības, bet es izjūtu kaut kā no bērnības tādu ļoti stingru uzraudzību. Un tas man kaut kā lika pašai vairāk domāt, kas ir labi, kas ir slikti. Man bija noteikti tādi uzdevumi, piemēram, nestaigāt tur vēlu pa naktīm. Visiem patīk kvartālī staigāt, tāpēc noteikti jums tos esi mājās. Ja tu tur nokavē, tad ļoti stingrs tāds sodījums. Tādā veidā. Viņi tev principā ierobežoja tik tālu, ka tev pat nebija iespēja aizdzīvoties. Kas savā veidā arī palīdz. Varbūt tie mehānismi, kā tu sodi to bērnu ir diskutējumi, bet vajag to bērnu tomēr uzraudzīt savā redzes lokā un runāt ar viņu. Tas man liekas svarīgi. Labi. Man līdzīgi kā man arī nav bijis tā, ka vajag kaut kādas sarunas vai kaut kas tamlīdzīgs, bet jā, man bija vienmēr arī tāda stingra uzraudzība, ka man jābūt, ja man pasaka, ka tu esi tikos mājās, tev jābūt tikos mājās. Tāpēc varbūt arī esmu bišķi punktuāla, vispār ierodoties, kur es cenšos būt klāt. Pēdējā minūte jānotiek pirms 11. Jā, tādu, bet, jā. Ok, labi. Līna, kā tev? Bija kaut kas runāts, bet es man nav baigtas bijis tāda aktuāla tēma, ko arī cilāt. Un bija arī bišķiņ rāmi, kuros mums turēja, ko mēs drīkstējām, ko nedrīkstējām. Bet kaut kādā brīdī tie groži tiek palaist bišķītiņu vaļīgāk, un tad jā, kāji paslīda. Tā ir dzīve, un tāpēc garās. Tu vēl īri teici, ja, ka, gribas jau ir tā interesi, gribas pamēģināt, bet laikam jau ir kas pozitīvais, ka pamēģina un basta. Protams, trakākais ir tad, ja tas tiešām ļoti lielā atkarībā aiziet, jā. Labi, pabeigsim tad šo te raundu, kā ir. Varbūt mums ir kaut kāds fakts šie piemēri bez māmas sociālā darbinieka. Man liekas, tas tagad mēs varētu turpināt lielākā daļa būt raundu, jo lielākā daļa no
Labi, tad pastāst, kā tev vajag Rāmi bija. Man ļoti interesanti bija tā man pateica vienu reizi, es apzinājos, kas ar mani var notikt, kas ar mani var būt. Man vairāk bija tā, ka man viens no tādiem punktiem, kas man vienā palicis, ko man Oma teica, ka viss nedrīkst ārā no šīs teritorijas iziet, no savas sētas. Jo te var notikt tas, un es vienkārši dzīvoju tur. Tā ir... Tev sava veida rāmas vēl var Ne savu. Viņš jau bija perimetris. Tev vienreiz pateica, kas varētu būt, bet tā kā nekas nav baigi sliktais. Bija kārtīgais, kurš ņēma to uzreiz vērā un tad nedomāja pārāk. Tieši par atkarībām, par mēģēšanu, par dzeršanu, tas nekad tā nav bijis. Es to vienmēr esmu vienīgs pats, un man vienkārši arī vecāki to vienmēr ir vienīguši, viņi arī skolotāji. Tad, labi, tas īstenībā, tas, ka skolotājs labi, tas varbūt nav tas svarīgākais, bet, tādi ļoti godīgi cilvēki, un tad man vienmēr tas ir iedies. Nāk prātā, izmaksas ļoti nostrādāja, ka mēs bijām mazākas, un mēs dzīvējāmies laukos, un bija puika, kurš bija ar vēl 2-3 puikām, tur sēcas stūrī kaut kur bija ielīduši kā uzpīpēt. Un tagad viena no viņiem uzzināja tētis, kurš ir arī stingrais un vispārējā, viņš nopēra ar nātrēm. Un tad, kad mēs uzzinājām, tad bija tāds, ka, vai tiešām mēs to gribētu. Vienīgs piemērs no kā mācīties. Jā, bija. Jā, labi, kā jums ir? Jā, varam nožināt vēl sāk. Man šeit tas tiešām ļoti atkarīgs no paša cilvēka, jūs pieredzes var teikt. Es neteiktu, ka man vecāki bijuši beig stingrie. Protams, bija kaut kāda tā kā savu rāmi, kurus es turējos, bet tev šākā viņi man deva diezgan lielu brīvību pašai pieņemt lēmumus un darboties. Un pat brīdī, kad man būtībā, tas bija laikam tādā 5. klasē, manuprāt, visi klases biedri bija sākuši smēķēt. Es pat nevēlējos pat izmēģināt. Vēl projām neesmu smēķējis, un es ļoti lepojos ar to. Tā kā nav bijis pat vēlme. Smēķēšana vispār, man liekas, jauniešu īpaši meiteņu vidū kļūst arvien mazāk populāri pēdējos gados, un statistika tā rāda. Kā tev, Elīza, vecāki runājuši par šo tēmu ar tevi, par vispār atkarībām? Jā, nē? Nē, ir runājuši, bet tā tikai pastāstīšu virspusē, kas tas ir. No mammas puses, no tēta puses ir uzspiest tas viss nekādā gadījumā, tu to nedrīksti darīt, tas ir arī no visām mamītēm obīšiem, kas arī izsauc manī vēlmi pierādīt viņiem, ka es varu noturēties pretī, bet es to pamēģināšu. Tikai tāpēc, ka jūs man sakat, ka es to nevaru. Man vienmēr gribas iespītēt visiem un pateikt to, ka es esmu savādāks cilvēks nekā viņš pārējiem. Bet tu esi daudz ko pamēģinājis savā dzīvē? Ļoti provokatīvs jautājums. Kaut kas ir bijis, jā. Labi. Tā, ar mani nav runājuši, es tikai pareizēji teicu, ir tāds klusas mājiens, bet teicu, ja kādreiz narkotikas, tad tā kā nē. Dievs vienīgi, jā, tā man arī bijis. Jā, bet es saprotu, ja ne vecāki runā tik daudz par atkarībām ar bērniem, tad noteikti skolas to dara. Tur gan speciālās priekšmets vēl. Tas arī mans nākamais jautājums, kur tad iegūst informāciju, ja tik daudziem nerunā vecāks? Jo skolās paši to ļoti daudz, un es nezinu, cik tad tur ieklausās. Bet kam tad ir lielāka autoritāte arī vecākiem vai skola, ja to pateiks, varbūt vienu ne otru? Bet vismaz ir kaut kāda piekļuva informācijai, tā skolas vidē ģimenei par to nerunāja. Tagad Līvai piemērs, kad ir runāts ģimenei. Nepakluso, bet tā. Es neko tādu īstenībā neatceros, bet kā ir ar mani pašu, es cenšos dzīvē nedarīt tās lietas darbības, kurām es neredzu jēgu. Alkoholu un cigaretēm, narkotikām es absolūti neredzu jēgu. Datorspēles tā? Arī nē. Man ir dzīve, kur es dzīvoju. Tad pavadīt savu laiku un absolūti nav tam laiks, ko veltīt. Un tā pašam sevis indēšana. Es esmu tas cilvēks, kas sevi motivē kaut kādas lietas nedarīt. Tas absolūti nav vajadzīgs. Man liekas, šeit tagad ļoti skaidri parādās, ka ir ļoti atšķirīgi cilvēki un tiešām tā pieeja nevar būt visiem vienāda. Tagad mēs 15 gados parunāsim par šo visu un tu būs labākais bērns pasaulē. Ka noteikti ļoti individuāli. Jo es tagad paskatos
uz saviem bērniem. Man mazākā meita, viņa ļoti zinātkāra, viņa arī ļoti daudz gadus to, ko es daru ikdienā, es ļoti daudz arī strādāju ar atkarīgiem jauniešiem, un viņi uzdod jautājumus, un, protams, arī attīst šīs sarunas ar viņu, es pat nezinu, vai ir kaut kā tēma, par ko mēs neesam ar viņu vēl runājuši, viņi ir ļoti zinātkārīgi. Savukārt, ja es paskatos savu vecāko dēlu, tad zinu, ka, piemēram, par spaisu, kas tā kā jaunieši pēdējos gados kļūst arvien populārāks, mēs sākām runāt principā tikai tāpēc, ka viņš sāka braukāt pa draugu ballītēm. Un, protams, man kā atbildīgai mammai interesē, uz kurien brauc, ko jūs tur darīsiet, kas tur būs. Un tad viņš, ko tu tur ņemties, tu strādā ikdienā tiem saviem sliktajiem jauniešiem, tagad liekas, ka visa pasaule tāda. Un es saku, nedēļas, bet saproti, es redzu, kas var notikt, jo arī jau šie stāsti, kā tu nokļūst līdz atkarībai, ir ļoti dažādi. Un tad, kad es ar viņu kā iemeslu atradu parunāt, tad viņam pavisam savādāk bija attieksme arī, tādā ziņā, ka viņš bija gatavs runāt vismaz ar mani par to. Kā ar tiem rezultātiem, cik ir pamēģinājis, cik nav, tas ir cits stāsts, bet es tiešām saku, ka narkotikas viņš neliek. Vai man mammas sirds iepustējās krāvja. Bet es arī ļoti bieži savā darbā aizdomājusies par to, ka patiesībā tā nav tikai vecāku atbildība, jo viennozīmīgi, jo īpaši vecāka gada gājuma vecāki, laikam ir ļoti grūti runāt par lietām, ar ko tu nekad dzīvē neesi saskāries. Jo tie vecāki, kas ir, mums bija apmācībā šeit Twitter snikeru paudzes, tad tie vecāki, kas ir jau virs stipri 30, viņiem jau nebija tādas lietas viņu bērnībā aktuāls, kā piemēram narkotikas vai datorspēles. Un loģiski man liekas grūti runāt par to, kas tev nav bijis, un tāpēc ir tā sabiedrības atbildība, jeb līdzatbildība aktualizēt kaut kā šos jautājumus. Varbūt arī ne, varbūt atkarīgam būt tik stilīgi un patiesībā, kāpēc lai runātu, daram, promotējam, kā jums šķiet. Varbūt, kad īstenībā tiešām nevajag tā kā tev mazāk. Atkarīgam varbūt cilvēki, bet mēs jau varam runāt arī pozitīvām. Jo mēs tagad spriežam, mēs par negatīvām lietām spriežam. Bet es domāju, ka negatīvās lietas tik un tā par viņām ir jārunā, lai par viņām būtu nojausma, lai zinātu, kas ir labs, kas ir slikts. Ja mēs runājam tikai par pozitīvo, tad mēs pat nejauši. Mazā panīga pasaulē, kur viss ir rozā un krāsains un skaists, un tas negatīvais netiek pieminēts. Un arī par to noteikti ir jārunā, un ja ne vecāku bērnu starpā, jo dažkārt bērni pat kautrējās no saviem vecākiem. Tas skolās noteikti. Tas atsauc atmiņā vidusskolu, kad mums bija pat vesela veselības mācība, kur mums bija fantastiski skolotāji. Viņi ļoti atklāti runāja par dažādām slimībām, par visādiem STS, kā izsargāties. Tas ir kā tāda kautrīga tēma, par ko varbūt pusauģi pakautrētos runāt, bet lūk, atradās tāda skolotāja, kura ļoti skaidri par to runāja un arī minēja piemērus, kas var atgadīties, kādas var būt sakas šīm te rīcībām, ko varbūt bērns pat neapzinās. Tā kā par to ir jārunā skolā noteikti. Ja mēs paskatāmies, kāda ir tīk statistika, kurā vecumā kļūst jaunieši visvairāk atkarīgi. Un to, ko mēs sākumā vienojamies tomēr, ka tā ir par negatīvu pieskaņu, tad mēs labos piemērus arī noteikti paskatīsimies. Tad kā jums šķiet, kas ir tas klasiskais izplatītais vecums, kur ir tā riska grupa, kad kļūst atkarīgi jaunieši? Noiet kā? Šobrīd tas ir 11. Tas pārējais vecums? 12, 16. Tad jā, jau tas skaits, kas tev ir mazāks. Kā jums liekas? Tas ir gadu tā pubertātes vecums ir katru gadu nokrīt. Mums ir tagad 16, mums ir 12, mums ir 11, kā jums? Es nevaru iedomāties noteikti skaitu, es domāju, ka vairāk vecums, kad cilvēks saprot, ka viņa reālā dzīve sāk palikt tiešām ne tā labākā, un ka viņš vēl dzīvo tomēr citā pasaulē. Bet ja tā pieņēmums, kas varētu būt izplatītākais tas vecums? 13, kad tās savalk ar tiem vidējiem skaitiem. Tas tiešām tāds vecums, kad kaut kā tur pieņemt, tad, kad tiešām tajās
13, 14 gados tur tās draugu kompānijas gribas tur iefiltrēties, būt pieņemt. Tā ir 7. klase, kad ir, man liekas, visstrakākais vecums. Tad gribam jau kaut kādas patstāvīgās lietas, un draugi labi, tad kaut kādu, nezinu, to sēšanu kopā, tad ir aiziet vienkārši. Ja mēs paskatāmies atkarības pēc speciālistu, rādītājiem, sniegtajiem, ir ļoti atkarīgs no tā, par kuru atkarību veidu mēs runājam. Lai cik tas nebūtu sāpīgi, jau kļūstam mēs vecāki jau jaunākā vecumā. Nav vairs 11, ir 8, 9 gadi. Man pietīgā variants arī 9, bet domāju tāds, došu vairāk. Būšu pozitīvi. Jā, gribētu ļoti būt pozitīviem. Laika ir 2. klase? Principā 1. klases ir tas pirmie iedīgi, kad tu sāc jau čupoties un runāt, un tur jau viss tas tiek ļoti akumulēts. Tas ir par kaut kādiem konkrētu atkarību. Tas ir tas, kad sākās vispār atkarība ļoti intensīvais posms, jo tad visvairāk viņi arī saskarā ar to plašāko sabiedrību. Un tad jau tas jau 11, 13, 16, tas jau ir novērumies. Vai esam jau atkarīgi, vai neesam, bet tie iedīgi, kur ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ir tas ļoti jābūt patiesībā, man liekas, Man liekas, tagad jau vēl tā kā to jaunieši jau tad tā kā daudz vairāk zinu, un ir izmēģinājuši, kā es. Cik bērns ātrāk iemācās rīkoties ar, man ir dzīves piemērs, ir puika, kurš māk rīkoties ar visiem telefoniem, planšetēm, datoriem, viņš pat lāga nerunā nemaz, viņš var pateikt pāris vārdus. Un tas man bija vienkārši tāds, šī kultūra šoks. Vai tāds, ka jā, tāpat kā arī vēl viens piemērs 5-gadīgi, 6-gadīgi meitnī nemāk vispār nevienu burtu uzrakstīt, vai es iedomājos sevi no tajā vecumā, un es lasīju grāmatas jau, un bija jau tiešām vairākas izlasītas un vispār, man ir tāds. Nebija Twitters. Jā, atkal strādā, šiem te abiem 2 gadījumiem atkal strādā šī te audzināšana. Tiek arvien biežāk vecāki dara šo lietu, ka man negribās, esmu noguris, ņēmu spēlēs ar to datoru, es negribu iesaistīties, tāpēc tas bērns nerunā, tāpēc tas bērns neraksta. Jā, man negribās, es nevaru vai vēl kaut kas. No viens puses jau ir, ka ir visādas pieaugšana, visādas intereses vai darbs, un viņi nogurst un grib atpūsties, un tad līdz ar to no viens puses tā kā varētu secināt to, ka varbūt mazāk strādājam, tad no otras puses gribās jau dzīvot labi. Tad kaut kā tāds kompromiss. Bet ja tu pieņem šo lēmumu par bērnu, tad kaut kādā mirklī apzinies to, ka tev būs šīs lietas jādara. Tev ir jāpavada laiks, tev ir jāiegulda savs laiks šajā, mazajā dzīvībā. Visus tik gudrus vārds kā Linda. Tas ir mans skatījums, kāpēc, piemēram, man vēlēs nav šie bērni, jo es vēl nejūtos gatavi, jo es nevaru, nesmu gatavi veltīt savu laiku šīm tā lietām. Es vēl gribu piedalīties brīvprātīgajā darbā, es gribu ceļot, es gribu atpūsties, gribu tikties draugiem. Jā, protams, tu to vari darīt arī tad, kad tev ir bērns, bet tad atkal mainās šīs te prioritātes. Tev ir vēl viena tāda dzīvība, par kur tev ir jādomā papildus. Tad nevajag. Es jau pavisam par citu tēmu, bet papildus no tevi arī vienkārši no laika fiziski vairs pēc tam savām citām interesēm, ja tev ir bērns. Laiks ir. Nav. Prioritātes mainās. Tev ir jāmāk vienkārši tieši tā. Menedžēšana. Man ir viena no labākajām draudzenēm, kura pilnīgi fantastiski var izdarīt pilnīgi visu. Viņai ir mazā meitiņa. Viņa paspēja atpūsties laiku vēl tik savu, viņa strādā, un viņa velta to pietiekamo laika daudzumu arī savai meitai. Viņa iegulda visās šajās lietās. Es ļoti daudzās sarunās ar bijušajiem atkarīgajiem esmu dzirdējusi, un to, kas arī dzirdējusi, ko viņi stāsta tiekoties ar jauniešiem, runājot par atkarībām, ir viens no iemesliem, kāpēc jaunieši nonāk līdz atkarībām, vai, protams, sākot ar slikto dažādu vielu lietu lietošanai līdz atkarībai, ir tieši vecāku mīlestības trūkums. Tas ir ļoti, ļoti izteikts iemesls, kāpēc viņi tur nonāk. Un tāpēc arī ir tā, ka, teiksim, maznodrošinātās vai bērnu nav ģimeņu jaunieši, viņi ir lielākā riska grupā, jo viņiem pietrūks šī mīlestība. Tas a priori tiek tā pieņemts, bet praksa arī rāda, ka tā mīlestība. Tāpēc, jā, kad
Es gan teiktu, kā var jauniem cilvēkiem nebūt bērni, bet, jā, paskatoties tos argumentus, ko teicu, un tieši to atbildību un to, lai tad, ja ir, tad ir foršs sabiedrības loceklis, nevis, kad institūcijas par viņu interesēs nemitīgi kaut kāda iemesla dēļ, jā, ka varbūt tad nevajag uzņemties. Vienkārši arī tie paši standarti mainās, jo, mums, kad mēs bijām maziņi, tas bija tiešām, mammas, nezinu, dzemdējumus, viņām jau viņas bija ļoti jaunas, tad tagad vienkārši tie standarti arī mainās, un tās prioritātes un tās iespējas, ko tu vari darīt tagad, daudz savādākas un plašākas nekā pirms tam. Bet šiem bijušiem atkarīgiem, viņiem tā kā nav bijis tās pietiekami tās mīlestības, vai viņiem liekas, ka viņiem nav bijis mīlestības? Drīzāk uzmanības. Jo tajā brīdī, tad, kad viņi izveidos būtībā savu pirmo iespēju par atkarībām, tātad sliktajām lietām, tad viņi tā kā grib šķauties prom, tā kā viņiem ir jau savu muguru, tā kā es būšu pats par sevi, bet, labi, tagad jūs pastāvat vecāku malā, paskatieties vai neskaties un dariet savas lietas. Vienkārši tāda mazliet pasūtīšana tāda. Ir arī gadījumi, manuprāt, ir arī gadījumi tādi, kad vecāku mīlestība ir pietiekama, vecāki tur ļoti daudz dara. Vienkārši tas bērns draugu ļoti lielā ietekmē kaut kā tos vecākus pagūši vēl. Bet, bet atbildot savu, tas, kad... es jums gribēju teikt? Jā. Tu atbildēsi pēc Jā, pēc tam. Mēs arī pēc diskusijas tā kā formālākās daļas vai to saucot, kā var ieslēgt, tad droši varēsiet arī padiskutēt kaut kādas specifiskās lietas, bet bija vēl komentārs par šo te kaut ko skanējumu balsu. Es biju teiks to, ka tad drīzāk, man liekas, manuprāt, ir uzmanības trūkums, un ar tādā veidā varbūt bērni cenšas tā kā sev pievērst to uzmanību. Tā kā, lai vecāki viņiem pievērš uzmanību, ka, varbūt viss nav tik labi, lai arī, tā kā. Jā, bet bieži vien tā darbība jau ir neapzināta. Tas jā, ir vienkārši tāds, tas ir tās emociju izpūles, tu vienkārši to dari, tu tā kā nesaproti, ko tu ar savu uzvedību mēģini panākt, bet tu tā kā vienkārši dari, jo tas jau principā kaut kāds instinkts savu veidā. Tā kā mūsdienu jauniešiem tā kā ir ļoti gudri viņi ir, protams, daži divi, piemēram, mums mazais brālītis 4 gadi, 3, viņš lasa raksta. Protams, arī nāk visā aparatūrā apieties, tā kā, visu sporto, protams, dzen vecāki, bet viņi tā kā paliek arvien gudrāki, un tie attaisnojumi arī arvien gudrāki paliek, tad kurā brīdī ir tā robeža, kurš tā kā, vai ir tā mīlestība vai nav tā mīlestība, vai viņam vieglāk ir pateikt, kad, jā, nebija tā pietiekamā mīlestība, un tad šitā te. Jā, iespējams. Jā, attaisnojumi jā, ir ļoti gudri palikuši. Un tad mēs esam ļoti apauguši ar to visu, man liekas, vispār sabiedrību, kad ir diezgan pazudušas robežas pat starp to vienkāršu pamatu, kad tas ir tā un viss, kad tur nevar būt savādāk. Tas arī, labi, karigādi, tas ir, stulbi par to runāt, bet tad, kad jauni cilvēki viens otrā iemīlējās, tad tas bija pa īstam. Bet tagad meklēt, jā, vai viņš man būs īstais, vai viņš man nebūs īstais. Tas ir mēram tā. Ok, jā, ļoti interesants viedoklis. Labi, ir kaut kas vēl par šo. Jo tas, kas man liekas ļoti interesanti, arī izskanēja, un tā arī ir viena no lietām, par ko īstenībā ir jādomā un jārunā, ir tieši tā ģimene un tie apkārtējie, un tie, kas ieiet grupā līdzatkarīgie. Jo viens ir būt atkarīgam, bet otrs, protams, ja tas attīstās un ieejai mežā dziļāk un dziļāk, tad arī tavi draugi un tavi ģimene kļūs līdzatkarīgi, un arī tā ir vesela grupa, un patiesībā iespējams ir nepieciešama sabiedrības liels atbalsts. Vai, ja jūs paskatāties tādu savu draugu vai ģimenes locekļu vidū, vai jūs varat atrast kādu cilvēku, kas jums liekas, viņš ir atkarīgs? Vienalga no kura. No kā? Es domāju, ka katram ir savādāks. Tā kā katram, es pirmā, tas ir varbūt tā, labi, ir daudz draugu, kas ir tā kā jau vecums vecīts. Bet viņiem arī kaut kurā brīdī atkarības meiteņšana, piemēram, sākās. Jā, labi. Ja mēs tā neskait, kas ir tādi, tiešām
patiesi draugi. Ir grūti pateikt, jā, tāda, nu labi, jā, tāds mūsu sabiedrība izveidojusies, nu vismaz man apkārt. Kāds ir viedokļi? Jo man personīgi liekas, kad visiem ir pazīstami atkarīgi cilvēki. Ja mēs paskatāmies atkarībā no kā, bet nu kaut kā liekas, diemžēl, vai pa laimes, nezinu, ka tai sabiedrībā ir ļoti daudz atkarīgi cilvēki. Un tad iespējams, ka patiesībā varbūt, ka kā variants, varbūt, ka mums nevajag savus spēkus un enerģiju tērēt tam, lai runātu par to, cik ir slikti būt atkarīgam, vai cik stilīgi, bet varbūt savu enerģiju vērst uz to, kad izdomāt, nu, kā mēs šo ten varam izmantot, kā mēs varam varbūt novērst uzmanību uz kaut ko citu, un tas ir kaut kāds cits lietas, ko mēs varam darīt, jo iespējams. Nu, es tā automātiski uzzīmēju bildi. Ko dara radošo profesiju pārstāvi? Kāpēc ir šie milzīgie stāsti par bohēmu? Jo, ja mēs pieejam tā ļoti pragmatiski, viņi ir atkarīgi cilvēki. Viņi ir atkarīgi no alkohola, no cigaretēm, iespējams no zālītes. Ja, viņi ir atkarīgi cilvēki, bet viņi rada mākslu. Ja, un tad ir jautājums, ko tagad darīt apšaut viņus, tāpēc, kad atkarīgi un būt nav labi? Vai piegādāt viņiem papildus darbs? Lai viņi vēl vairāk rada mākslu. Mēs jau tādu cilvēku sačam, kur ir bohēmi, kur nav bohēmi, kur vienkārši depresīvi cilvēki. Atšķiram tu vai cits? Es tev šeit, tas ir ļoti elementāri, tu to varēsi atšķirt, bet ir cilvēki, kuri neskatās, nemēģina redzēt. Un, varbūt, jā, pirmām kārtām nemēģina, otrām kārtām ir tas, ka viņi vienkārši neredz, jo viņiem nav bijusi saskarsme ar to. Tāda varianta. Kur varbūt nesapratīs, kurš ir vienkārši bohēmists, kurš varbūt tiešām to zālību un sāk staigā priecīgs un pozitīvs, vai kurš vienkārši tiešām staigā pozitīvi, pilns un tā. Es domāju, ka nevar izlīt grupās, vai šis tā kā strikti bohēmists, atkarīgais vai tur depresīvais. Ir cilvēki arī bohēmisti, atkarīgi un depresīvi. Un visi kopā. Jā, tur arī tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Cits radīs mākslu savā depresijā, cits radīs mākslu uzpīkājus, vai cits savā bohēmā. Kurā brīdī, kurš no viņiem, Tad mēs atbalstam atkarību. Nē, man ir atkarību liela lietas. Tas nav cilvēka. Es nezinu, varbūt tam cilvēkam tiešām viņš ir bums, viņš neredz vispār savu jēgu dzīvē, un viņš tiešām varbūt, es nezinu, viņš grib aiziet un lok no tā tilta. Bet ir viena lieta, piemēram, zālīte. Viņš uzpīpē viņu, un viņam paliek labāk. Viņš negribēs slēpt. Nē, viņam atreisās prāts vaļā, un viņš ir vislabākais mākslinieks pasaulē. Viņš ir, es nezinu, tur viņš, protams, spēlēt klavierus, otrais Mocarts vai vēl kaut kas, bet tas ir tikai pateicoties tam. Ok, arī viedoklis. Tur ir tas, ko es teicu, ka tagad vairs tās atkarības nav stilīgs vai nestilīgs, tur ir atkarīgs kādā, kategorijās. Mēs tagad varbūt dalījām bohēmisti, mākslinieki, mēs varbūt tagad dalījām kategorijas, bet man pašai pazīstam daudz mūziku. Viņam tas vienkārši, tas ir pēc spēles, ir tā ballīte, ir tas, kad tas ir viņu sastāvdaļa no viņu tā kā darba, no tā, kas viņi ir, un daudziem tas ir varbūt ir pieredums vai kaut kā tā līdzīgi, bet tas vairāk ir atkarīgs no tā, kas tu esi, ko tu dari, nevis vai, ko tu pats par sevi uzskati, nevis vai tas ir stilīgi, nestilīgi, tas drīzāk šobrīd ir neitrāli, bet tad ir jāskatās uz to backgroundu, kāpēc tu to dari, iemesli, kāpēc tu dari tās lietas. Ļoti dažādi, interesanti. Tu gribēji kaut ko parunāt? Jā, labi. Vienkārši mums katram ir ļoti iespēja izvēlēties. Labi, tad tev jau viss aiziet tik tālu, ka tu atkarīgi, un ka tev vienkārši ķermenis pats prasa, ne jau, ka varbūt negribi, bet tev vienkārši fiziski tas ir vajadzīgs. Tas ir viens, bet mums ir katram iespēja izvēlēties. Daram to vai mēs nedaram to, cik daudz mēs to daram un cik maz. Tas ir no mums katru paši atkarīgs. Tur kādu vietu nosodīt, viņš lieto pārāk daudz vai tā. Viņš dzīvo savu dzīvi, es dzīvoju savā. Labi, protams, man sāpīgi noskatīties, varbūt ir kāds pazīstams vai vienkārši, ka cilvēks cieš no tā visa, jā, bet viņam ir iespēja izvēlēties. Bet viņam vienalga, ka tev sāp. Viņam ir labi, tā ir viņa dzīve. Ja viņš gribēs, tad viņš pārstās to darīt. Tas ir atkarīgs pilnīgi tikai no individuāla. To arī bija kā. Jā, tad esmu secinājuši to, ka
protams, varbūt tādi cilvēki, kas ir no vairākām lietām atkarīgi. Tā tad universāli tā kā atkarīgi. Universāli atkarīgi. Tā, jā. Bet, ja mēs to pārnesam visu uz pozitīvo atkarību, tad mums ir vairākas nodarbes, tā kā aizraušanās. Un tad mēs vēl sasaucam kopā to ar bērniem. Tad sanāk tā, ka atkarība ir tikai slikta. Protams, mums no tā viss ir labi, bet bērni jau no tā cieši. Arī jā, cilvēkam nav bērni. Labi, jā, tas ir cits gadījums, jā. Bet citi bērni, varbūt kaimiņu bērni cieši. Nē, tik traki varbūt es tev. Tik dziļi tu nē, jā, tik dziļi tu nē. Mēs tā visi esam palikuši diezgan universāli. Mums ļoti daudz interesi, mēs gribam daudz ko kā izmēģināt. Mums ir daudz iespēju. Jā, mums ļoti daudz iespēju. Tieši tā. No kā izvēlēties? Jā. Pīpēt vai dzert? Tad mums var Pīpēt pozitīvi. Daudz pīpēt. Jā. Uzmanīgi jāizvēlās prioritātes dzīvē. Tā kā secinājums, kā mums tos. Esam uzmanīgi ar savām prioritātēm. Esam uzmanīgi ar to, ko vēlamies. Jā. Ko gribam vēlēties. Vai mēs tiešām vēlamies. Jā. Ļoti labi atziņā izskaņai. Bija ļoti daudz interesantu viedokļu. Man liekas, tā ir tiešām tā tēma, ko var attīstīt un attīstīt. Tas ir arī iespēja neformāli šīs sarunas attīstīt un turpināt un apmainīties ar viedokļiem. Jo laikam jau tā ir, ka sarunā dzimst patiesība. Un atkal nav jau pareizi vai nepareizi jauniešu viedokļi. Jauniešiem ir viedoklis. Viņi ir gatavi runāt par savām idejām un savām nostājām. Bet tad šodien izskaņai mēs tā kā ceļamaizēji pieņemsim Toma secinājumu, kad esat uzmanīgi ar prioritātēm, kad jūs viņas izvēlaties, skatāties, kurā aizējā. Vienkārši ar lēmumiem, prioritātes, tas lēmumi. Ar jebkuriem lēmumiem, jā. Tā kā uzmanīgi esat ar saviem lēmumiem. Mēs tieši šodien arī īsā brīdī runājām, kad mūsu dzīve ir mūsu lēmumi. Es ļoti sasaucu ar tavu komentāru. Esiet uzmanīgi ar saviem lēmumiem, jo tā ir jūsu dzīve. Paldies visiem, kas šodien bija atnākuši. Tiekamies mēs atkal nākošajā diskusiju klubā Jaunieši runāsim jau par citām tēmām. Ik viens ir aicināts pievienoties. Un arī brīvajā brīdī, ja nevarat sagaidīt diskusiju klubu, droši varat nākt uz Jauniešu studiju Bambus katru darbu dienu un runāties, tikties ar līdzīgiem viedokļiem vai tieši otrādi pretējiem. Un iespējams uzzināt kaut ko, kādu jaunu patiesību katrs priekšsaks. Paldies un tiekamies nākamajā reizē.